Ar Radio Tev Elzbeta Puča, Kristaps Talbergs, un šeit tiek regulēti vēl nedaudz mikrofoni. Tas ir ļoti labi, jo pie mums ir ieradušies. Viss kā pie dzīves piedara. Čau, puiši. Čau. Es domāju, tas ir joks, ka mēs ejam ēterā 3 sekundes. Super, Nē, es tieši tā arī pavēru studijas durvis, un tā arī teicu, Klau, jūs tikko nākat iekšā pa durvīm, bet tā arī ir 3 sekundes līdz ēteram. Čau, puiši, čau. Klausieties, stādaties priekšā, kas mums studijā ir ieradušies. Tātad Denis kopā ar savu skatuves partneri un vienu no albuma dalībniekiem kreisā krasta pārstāvi IV. Nice. Čau. Nu, Klau, ļoti labi, ka jūs esat divi. Tā varbūt jums tieši šis kopdarbs palīdzēs tagad uzdevumā. Kas tev skan? Mums ir tāda spēle Radio Tev, kur minūtes laikā ir jāatmina pēc iespējas vairāk mūzikas un atpazīstot vai nu tikai mākslinieku vai dziesmas nosaukumu. Un vienkārši, ja nezināt, sakam tālāk, minūte ir laiks, ļoti īsi fragmenti. Kaut kāda balviņa arī ir? Rangs, notiek rangs un gada beigās. Rangs notiek un gada beigās viss var būt. Šīs ir jūsu austiņu skaļumi, lai jūs, šis, ja nemaldos, tavs, un attiecīgi kolēģim ir otrs pocītis, tad, ja gadījumā ir pa klusu, Nu, tad, draugi, mīļie, šajā brīdī 3, 2, 1, jūsu minūtes sākas tagad. Aiziet, kaut ko, vai nākamo? Nē, zinām, bet es nepateiktu. Labi, vienalga, es teikšu mobīs. Nē, labi, kas šis ir? Ja nav, tad nākamo. Tas viss ir klasikas, kāds varbūt, kas nezina. Tas nekas. Kas šis? Vai dziesmas Es ieskaitīšu. Dziesmu uzmini. Uzmini, ir pareizā atbilde. Ejam tālāk. Es zinu repu. Nākamais. Citizen, pareizi. Arī Citizen. Elton John ir remix. Elton John, pareizi. Mega grupa. Coldplay? Pareizi. Paldies, ka tu esi. Arī mega grupa. Instrumenti. Liela mega. Bujāns. Lielā mega latviešu grupa. Lai paskan vēl. Pagaidi, man jāklikšķina tev vesels playlist atpakaļ. Šokolādes saldējums. Jā. Tā skan šādi. Man kauns. Viss laiks beidzies. Laiks ir beidzies. Cīnījāties. Kā lauvas, čaļi. Ņemot vērā, ka tikko ieskrējāt iekšā studijā, aizelsušies. Un ka ir rīts. Kaut ko vairāk par 50 un latviešu hip-hop jāsāk klausīt. Bet es uzreiz teikšu tā, ka šis te skaņdarbs jūs, tik ļoti labi skanēja, vai ne? Zinu šo. Kas tas bija? Verve, Bittersweet Symphony. Jā, dziesmu zināma. El Clasico. Labi, draugi, mums tagad jāklausās jūsu skaņdarbs lidojam tik augstu. Par ko dziesma? Dziesma ir par to, kad mēs lidojam augstu no rajona no Lestenes līdz zvaigznēm. Dziesma ir par to, kad tu vari izdarīt, pacelies par kāpšanu uz augšu, par lielām ambīcijām, mērķiem, un vēl tas tur ir apakšā, bet tā ir tā galvenā doma. Kas notiek un kā jūs čaļi paši sevi, tad, kad jūs esat kaut kur apakšā, un jums ir tāda, klausies, es te kaut kur pa pakšiem, es ar kaut ko cīnos, kaut kas man nesanāk, kaut kur es gribu pakāpties augstāk. Kas ir tās lietas, kas jūs motivē? Viens ir noteikti, kad tu sāc no pilnīgas apakšas, man liekas, tad ir vieglāk, jo zemāk jau vairs nevar. Tev ir vienkārši jānosprauž tas mērķis, un lai arī cik elementāri vai neelementāri tas neizklausītos, tu vienkārši ej uz viņu, tu nospraudi, nomotivē sevi, katram tās ir savas lietas, kādam tas ir kaut kāds etalons, elks, mūzika, vispārējais. Jebkurā gadījumā viena no pamatatslēgām ir disciplīna, nospraud to mērķi, un ar visiem saviem spēkiem ej uz viņu, manifestē, strādā ar domām un darbiem, lai realizētu šo mērķi. Klausos, ka tev ir jau tāda gatava formula galvā, ko tu pats arī savā dzīvē to arī piekopi. Jā, tas ir pa lielam manas dziesmas ir arī stāsts par mani, par maniem kaut kādiem tumšākiem, gaišākiem kaktiem, un beigās visa mana mūzika ir, kas ir noticies,
ko es gribētu darīt un kas notiek šajā brīdī. Kaut Super. kā iedvesmot pašam sevi un arī klausītāju. Lieliski, tā arī darām. Iedvesmojamies, klausāmies. Denis, Sudraba sirds, lidojam tik augstu. 9:22 minūtes. Denis Sudrabs ir lidojumi tik augstu no jaunā debijas albuma 22. Yes. Nu, kas tad ar to nosaukumu? Zini, tie cipari jau tur droši vien tāpat vien nav izvēlēti tieši šādi, vai ne? Jā, tur tā apstākļu nesakritība ir tāda, ka man kādu laiku jau figurēja tas 2-2-2-2. Es pulkstenī bieži vien redzēju šo skaitli, tā kā 4 divnieks. Un bieži vien, kad es redzēju šo skaitli, ar mani atgadījās kaut kādas tādas pozitīvas foršas lietas. Un es to kaut kā sasaistīju kā savu eņģeļu skaitli, man ir arī tetovējums. Un tad, lūk, laiks gājis priekšu, un man tāpat tas koncepts galvā. Īstenībā koncepts nedaudz kaut kāda vīzija man jau bija pirms pāris gadiem, ko es gribu izdarīt ar pirmo debijas albumu. Un tad tie divnieki ir vienādi, divi cipari, kas tā kā, kurā es varēju atspoguļot vienā divniekā to tumšo, otrā divniekā gaišo, kas ir arī koncepts par albumu, ka tu no tumsas, no saviem kambariem, kaut kādiem dēmoniem, traumām, tu ej uz to gaismu. Un tad ir tieši 10 gadi repā, 22 asociējās arī ar desmitnieku, ja mēs skatāmies pēc pulkstenes, un tādas visādas kaut kādas lietas salikās, un es noķēru to sajūtu, ka jā, tas ir tas, kā es gribu saukt savu albumu, ar to tā teikt savu eņģeļu skaitli sasaistīt, ielikt 2-2 un tad uztaisīt šo ceļu no tumsas uz gaismu. Tu pieminēji 10 gadi hip-hopā un debijas albums. Yes. Kāds būtu tavs vēstījums māksliniekiem, mūziķiem, vienalga, kurā žanrā viņi ir? 10 gadi tu esi tur, tu turpini strādāt, tu turpini neatlaidīgi rakstīt un rakstīt, rakstīt un rakstīt. Un, gana ilgs laiks, un tajā pašā laikā es tā domāju, tas sākumā pateicis debijas albums, klausos, vispār izklausās kā 5. Ja? Ar to līmeni un kvalitāti, kādu jūs čaļi esat atnākuši, bet tas kāds būtu tās vēstījums citiem, kuri vēl virzās uz to? Jā, noteikti elektroniskā mūzika ir visdinamiskākā mūzika, kas tā kā ļoti iedvesmo. Ar to es gribu pateikt, ka man ir biedri tāpat Latvijas repā. Reps, man liekas, ļoti izceļās ar to, ka mēs savā starpā sportojam un mēģinam viens otru noķert. Un tas līmenis latviešu hip-hopā ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē ir augsts. Un tikpat augsts ir manas ambīcijas. Tas mērķis ir nosprausts. Es gribu startēt jau ar lieliem koncertiem, tāpēc būs Palādījums 12. aprīlī ar iespaidīgu viesu sastāvu. Tur būs Ozols, Sudraba sirds, Kreisais Krasts, Dion un daudz citi mākslinieki. Sāksim startēt lielo koncertu industrijā. Man ir nosprausti mērķi ar šo albumu. Šis viss ir tikai sākums. Man ir vīzija, ko es gribu tuvāko vēl 10 gadu laikā izdarīt. Gribu pajautāt arī Sudraba sirdī. Kā tu redzi, kā tu atsaucies uz sadarbību ar Denisu? Jums ir tāda sena draudzība. Piedod. Mēs tā iekoncentrējāmies. Es zinu, tas ir tāds vibes bija, Jā, lūdzu, kā tu visu šo sadarbību redzēji un kā tu atsaucies lekt kopā ar... Es varu pateikt, es tieši nesen to visu iekapsulēju vienā mazā teikumā. Ja man būtu jāsaka, kā es vispār gan tiku albumā un gan kā arī tiku pie šī koncerta, es vienkārši pagadījos studijā. Reizēm tā arī vajag tikai pagadīties. Man bija tā ideja, kad kāpēc ir vairāki feati albumā, kad man bija 14 gadi, bija tie pāris reperi, kas mani tā kā iedvesmoja ļoti stipri, kas ir arī albumā. Agrāk tas bija Jēra, jeb Sudraba sirds, Ozols, Kaizers, Reiks, ar kuru mēs uztaisījām singlu Svētku nakts. Tas koncepts likās kopā arī tā, tad ir tas ceļš no tumsas līdz gaismai, un es gribēju iesaistīt albumā tieši tos mūziķus, kas mani paši ievilka šajā industrijā, kas mani iedvesmoja. Un dziesma Restarts šobrīd ir viena no īstenībā uz doto brīdi pēc skaitļiem ejošākā dziesma, kas ir kopā ar EV, un ar EV tieši tā arī sagadījās. Viņš ir kreisā krasta pārstāvis, viens no jaunākajiem dalībniekiem, un man tai dziesmai nebija pants, un es tur kaut kā piedziedājums, es džekiem palielījos ar pantu, norepoju, kas tad man ir sarakstīts, un EV noķēra to bītu, un viņš sāka vienkārši 10 minūtēs sarakstīt to piedziedājumu, un sapratu, puzles gabaliņš atkal ielikās.
viss notika. Džeki, jā. nekad nepazaudējiet šo savu iedvesmu un jaudu darīt lietas un to sajūtu, kādu jūs stāstat, to, ko Jā, jūs esat radījuši. jā. Mēs gaidīsim noteikti jūs gan šādā sastāvā, gan individuāli vēl kādreiz ciemos, bet lai tie lielie koncerti, lai tas ir tikai sākums. Tieši tā. Paldies jums, kā atnācāt, lai forši dienu. Čau! Atā. Čau. Čau! Paldies par uzņemšanu. Tā. Dzīves stila radio. Radio tev.